absolventu iesūtītais jautājums. Vēlētos uzzināt, kā dažādās lapās pielietot vienādas formulas. Kā es sapratu šo jautājumu? Mums ir viens fails ar vairākām darba lapām, un tajās darba lapās izējas dati atrodas tajās pašās pozīcijās. Un ko mēs gribētu izdarīt? Piemēram, mēs gribētu katra lapā ievietot summu, kas apēķina katra gada ienākumus kopējos, un varbūt šajā lapā arī apkopot informāciju par visām precēm, kas mums šeit ir. Galvenais, kas ļauj darīt to, ko mēs tagad darīsim, ir tas pieņēmums, ka visas tabulas atrodas tajā pašā vietā. Nekas nemainās, apgabali ir tie paši, redzēt, mainās tikai dati. Tad to šeit es varu ievietot formulu, kas kopēsies katra nākamā lapā, kaut gan es to darīšu tikai šeit. Ko man ir jāizdara sākumā? Sākumā man ir jāizvēlās lapas. Jāizvēlās lapas šeit. Tad mēs varam it kā klikšanā uz lapām un pārvietoties pa tām, bet, ja es, piemēram, pieturu kontrolu taustiņu, es varu secīgi izvēlēties lapas. Redzēt, es neesmu pārgājis uz tām lapām, kas notika, vienkārši šeit tās tiek iekrāsot, esmu viņas izvēlējies. Un ideja ir tāda, ka ja es tagad kaut ko rakstu, lūk šādi, pavalkam, tad tas tiek kopēts, šī formula tiek kopēta katrā nākamajā lapā, pie tam apgabali tiek ņemti jau no tām lapām. Un svarīga lieta, ļoti svarīga, kad mēs pabeidzam darbu un vairs neko negribam darīt tālāk ar kopēšanu citās lapās, ir jāatslēdz izvēlēšanās. Kā to izdarīt? Labais spēles klikšķis, ungroup sheet. Tas ir ļoti svarīgi, to ir jāizdara obligāti. Redzam, nākamajā lapā mums ir formula, kas skatās uz tās lapas apgabalu. Kaut gan rakstījāmies no vienas šonas, lūk ir rezultāts. Strādāja viss ļoti forši. Šīs uzdevums ir mazliet savādāks. Man nav vajag to darīt katrā lapā, man vajag šajā lapā apvienot vērtības. Kā to var izdarīt? Viens no variantiem var būt šāds. Sum, iezīmējam šo apgabalu, semikols, ejam uz nākamo lapu, iezīmējam, semikols, ejam uz nākamo lapu, iezīmējam, iekava, enter. Pavalkam uz leju un viss strādā. Tas, ko es jums piedāvāju, ir atkal vienā šūnā, bez laikāšanas pa lapām, viss notiek šeit. Balstās uz pieņēmumu, ka tabulas ir tajā pašā vietā. Sum. Izlēmies šūniņu. Bet tagad, ko es daru? Pieturot shift taustiņu, es izvēlos atkal intervalu no šīs līdz šai lapai. Man vajag tāds shift taustiņš, turam D3. Kas notiek? Apgabali atkal tiek izvēlēti, bet tagad skaties šeit, kā šeit notiekās, adrese parādās D1, D3. No D1 lapas līdz D3 lapai. Līdzīgi kā ar apgabaliem. Pieliekam mums vajadzīgu apgabalu. Būtu G6. Aizmirstu 2 punktu. Šādi. Un viss. Jā, šādi. Lūk jums apgabals, nospiežam enter. Pilnīgi tas paskaidrs ir iegūts. Pavalkam uz leju. Izdarbojās. Fantastiski. Vienā šūnā esam uzrakstījuši formulu, kas skatās uz vairākām šūnām vienlaicīgi un sasummē, izdara jebkādu darbību, kas man ir vajadzīga.